Vienmēr sakot, kaut kāds 170 eiro ir vienkārši norauti podā. Labdien visiem! Šodien man atkal ir šarans. Šoreiz ne ar durvīm, par ko man bija viens video, kaut gan tās arī tagad pēc pusgada atkal ir apstājušās. Bet to šoreiz nerisināsim. Šoreiz risināsim kļūdu par System to Lean Tidal. Tā ir tā lieta, kas šobrīd ir reāla problēma. Tie misfire radušies tieši no šī lēsā maisījuma brīvgaitā. Es vēl nedaudz te pameklēju iepriekšējā reizē, kad auto bija pie manis. Tiku tik tālu, kad tā problēma izskatās ir, viņai tā sakne ir kartera ventilācijā, bet tur nav tik vienkārši, kā es no sākuma domāju. Pastīsimies arī, cik reāli daudz ir šī te gaisa sūce, un tad domāsim tālāk. Es sapratu beigās, es pieslēdzu to skeneri, skatos, nav man 0%, un es tikai sapratu, ka mašīna tā kā augsta ir paņēmoši tāds skeneris mazais, pieslēdzu to ar 0%, sapratu, ka ir vienkārši ir open loop, tas ir šobrīd uzsildīšanas fāzē netiek ņemts zonas rādījumi vērā, tāpēc nav arī šī korekcija, un tas motors darbojas tā kā kaut kāds akmeņu drupinātājs. Tik līdz būs closed loop, te parādīsies CL, tā arī parādīsies man šī te korekcija. Tā, ir parādījies closed loop, un varam redzēt, kad ir 25% korekcija. Tā arī ir maksimālā, jo vairāk nemaz nav iespējams. Viņš saka, vairāk arī nerāda. Tātad sanāk, ka 25% degvielas virs šīs standarta kartes tiek padots. Tūlīt arī parādīšu, kas ir tas iemesls, bet vēl nav skaidrs, kā tieši detalizēti to risināt. Kā varam redzēt, tad korekcija ir atgriezusies normālā diapazonā. Plus mīnus, tur droši vien 5% ir ok. Bet tas, protams, nav īsti risinājums, jo tā korekcija atgriezās tāpēc, ka es šeit esmu ieliks skirtu priekšā, un šobrīd ir tā, kad ir atdalīts šī te kartera ventilācija no ieplūdes kolektora. Un pēc tā arī mēs varam secināt, ka šī problēma rodas, jo gaiss nonāk ieplūdes kolektorās ar kartera ventilācijas sistēmu. Ir tāda interesanta lieta. Tagad to tā nejūt, bet it kā teorētiski čučut kaut kādas skaņas izmaiņas ir, ka pieliek pie tās te kompensācijas urbuma pirkstu, bet tagad arī nav īstenībā. Membrānu es pārbaudīju, un fiziski izņēmu, viņa ir vesela, mēs šo modulu nomainījām, nezinu, pusgadu atpakaļ. Un tad, kad cilvēks teica, ka ir atkal līdzīga problēmas, domāju, nevar būt tā, ka membrāna pēc pusgadu atkal ir cauri. Bet, jautājums, godīgi sakot, paliek, jā. Šobrīd, kur tas gaiss tiek, parādīšu, kā tā membrāna, bet viss šis moduls izskatās veco neizmet ārā. Ir jādomā, kā lokalizēt, un saprast, kurā vietā šis gaiss nonāk. Lūk, dzīvē tas izskatās šādi. Tas te ir tātad motora pusē, tāda daļa. Un cik es arī paskatījos kaut kādu materiālu par šo te motoru, tad var saprast, ka šī te divas zonas, kas ir atdalītas arī ar blīvgradzenu tādu kontūru, ka viņas aiziet lejā uz motoru iekšpusi, teorētiski tā kā uz karteri lejā. Un man liekas, ka vienai šahtai galā, bet, teiksim, vēl tur motora apakšpusē ir tāda plastikāta kaste, kur tā kā, notek teorētiski eļļa, kaut kāda tā lielākā daļa. Ir vēl arī šeit tādi divi vārstveida
te ir viens un te ir viens, kas kaut kādā brīdī var, piemēram, nezinu, nenoslēgties vai kā. Jo te tā sistēma ir varbūt arī ar to bišķi sarežģīta, ka motors ir turbīna, un tas nozīmē, ka ieplūdes kolektorā vienā brīdī parādās spiediens, un līdz ar to arī tas ietekmē šo te karteru ventilācijas sistēmu, kas ir pieslēgta pie šī te kolektora. Tā, tagad izdomāju vēl paņemt šito te atdalīt, kas aiziet uz šo te ieplūdi gaisa filtra kastes tā te kanālā uzlīmēm. Gaivarēn iespraudīšu atpakaļ un pastīsimies, kāds būs izmaiņas. Te nekas neizmainījās, ir 25%, tā kā jāņem, tad ir nostīs tas korpus un mēģināsim samainīt uz veco, pastīsies, vai kaut kas mainās. Membrāna izņēma, tā ir vesela, diezgan arī liekas normāla kvalitāte. Viņi teorētiski var aļikā arī atsevišķi nopirkt. Bet, membrānā tā problēma nav. Vienīgi vēl paliek variants par to ārējo perimetru, cik viņš saspiežās labi. Bet, labi, tagad darīšu tā, ka es šito membrānu veselo ielikšu vecajā korpusā un uzlikšu atpakaļ. Tādā diezgan maz gan varbūtība, bet, pamēģināt tomēr gribās. Tāds izskatās ar noņemtu šo visu sistēmu. Jāsaka, ļoti tīra motora iekšpuse. Es salīdzinu to, kādas šausmas tur tam dīzelim, kuram es mainīju to ģeneratoru, pēc tam viss lipīgi, tāda melna darba visur. Šī te vienkārši prieks strādāt. Pēc man te ir riebis tie dīzeļi, tā eļļa vienkārši tā kā kaut kāds mazuts. Bet, labi, ne pa to. Šitien te ir tas urbums. Ne, bet šī te atver, kur varētu mēģināt, kā nākamais variants, viņu mēģināt aiztaisīt kaut kādā veidā ciet. Piemēram, plastikāt kaut kādu gabaliņu tur ieliekot. Nošķāst kaut vai dzērienu pudeles izgriež tādu. Jo es domāju, ka tas ir tāds atsevišķs, kas noiet uz leju, un tādā veidā var atdalīt šo te kartera, motora apakšu kartera daļu no šīs ventilācijas. Tagad ir uzlikts jaunā membrāna vecajā korpusā. Brīnum nenotika. Es gan arī baigi necerēju, bet gribējās uz tā kā ķeksīšu pēc to jautājumu izdarīt. Kā redzam, tad 25%. Labi, nākamais ir šitādi te likšu tajā vietā, kur ir tas atsevišķies kanāls uz bloku lejā. Skatīsimies, kas tad notiek. Tā doma šitādi te, ka tas ir tāds diezgan paciets, tāds plasmasīgs. Kaut kādu iepakojumu, un es viņu šitādi piebīdu priekšā tādā veidā aizsadzot šo te vienu šo te kanālu ciet. Iesim mašīnas un skatīsimies. Te arī bez skenera bija tagad skaidrs, kad rezultāts ir pagaidām 5–6%, kas ir stipri mazāk kā bija, 7%. Labi, īsti perfekti nav, bet ir stipri labāk. Tā kā jautājums tagad paliek, ko šī te, uz kurien viņš aiziet un kas tad motora blokā ir pieskrūvēts vai kaut kas tāds, pa kurien šī te eļļa, bet šis gaiss tiek iekšā. Tā, skatos tagad reāli to motoru. Es parasti tā kaut ko nevaru atrast, es tā te paņem to oriģinālu izkārtojumu, kā motoram nāk, tas detaļu katalogā. Un tad varam redzēt, ka ir viena šī te motora blokam apakšpusē ir šī tāds plasmas, tāds eļļas, atdalītājs, saprot, tā eļļa ietek šitien te iekšā. Tas varētu būt ieplīsis, un es īsti nezinu, kas ir šī te. Tur, kur pelē būtiņi, tur izskatās kaut kāda caurula nāk virsū, bet neesmu drošs. Te mēs varam redzēt, kad ir jau uz reāla motora bloka. Par šiem visiem urbumiem es nezinu, ko viņi dara. Tas izskatās pēc dzesēšanas. Bet ir šis te, kas pilnīgi noteikti atbild par eļļu un, teiksim, ir savienots ar šo te motoru iekšpusi, teiksim tā. Man tā gribās domāt, kad ir jāskatās šīs detaļas pusi. Jautājums, protams, paliek par
vēl par to, vai tam plasmas vākam, kas te nāk, ir kaut kāds caurulis izvads uz augšu vai nav, tur nevar īsti saprast. Tā, nu uzspiežot uz tās reālās detaļas, izskatās, ka tur nav tomēr nekāda izvada. Kaut gan detaļas bildes viss vienāds labi, bet jā, nu uz augšu izskatās, ka tur nekas neiet, tā kā visticamāk arī nekādas caurulis tur nenāk klāt. Paskatieties, kas pa biznesu. Cik maksā oriģinālā detaļa? 152 eiro. Par ko? Ķīniešu plasmas spainu uztais par 2 eiro. Te vienkārši vāciņš uztaisīts par 50 eiro. Tas ir biznes, es pateikšu. Tas ir biznes. Re, kur iekšpusē redzēt, kā tas izskatās. Bet, nu jā, primāri jautājums, vai šī blīva nelaiž šobrīd. Tāda video izskatās ne bet endoskopā. Jums video izskatās tā plasmasas kasta, ko es rādīju. Bet, nu, kā varam redzēt, pa ārējo perimetru tur nav nevienas eļas pilas. Nu, nevar būt tāda detaļa, kurā būtu, piemēram, plaisa vai laistu tā blīve, ka viņai nebūtu redzams neviens ārējs eļas pleķis. Jā, ok, tā ka motors darbojās, viņš sūdz gaisu uz iekšu, bet stāvot tomēr, nu, tad būtu jābūt kādam. Es nu uz bedres nedzinu, jo skaidrs, ka tur tāpat baigi redzēt neko nevar. Tā kā tā versija arī tā kā bišķi izplēna. Bet nezinu, ko domāt, godīgi sakot. Vairāk sāk vilkt uz to, ka tas būs fiasko. Jo, diemžēl, man tās idejas ir beigušās. Kaut kādi blīvslēgi, sadales vārpstām, kloķu vārpstām, arī variants, nezinu, tikai tad vajadzētu būt, man liekas, kaut kādai skaņai atsevišķai. Ir kaut kur redzēt tādu video. Man bija doma par vakumu sūkni, kas teorētiski varbūt varētu kaut kur. Bet, nu, te jau arī, protams, ir kaut kādi fiksie savienojumi vai kas, ka tu nemaz tā nevar noņemt tās trubas nost. Man jau pietiek šitām te caurulēm, kurām ir kaut kādi plastikāti sūdi salikti savienojumos, kur rokas gan arī jānolauž, lai tu vispār viņu atvienot. Es domāju, ka es tur nemaz neaiztikšu. Visi tajā motora telpā ir palicis trausls ar gadiem, un jo mazāk tur aiztiek, jo labāk. Tā kā pagaidām es vēl padomāšu, bet baigi sāk izskatīties pēc fiasko. Noņēmu nost arī no vakuma sūkņa, tomēr tu izvada. Domāju, es nezinu īsti tev konstrukcijas, tur čučut internetā pastījos, bet, nu, teorētiski varētu būt tā, ka viņš arī caur to vakuma sūkņu korpusu kaut kādā veidā varētu ieraut iekšā gaisu, lieku tajā motoru blokā, bet tas pagaidām viss arī tādā diezgan uz jautājumu zīmes. Tagad es pieslēdzu manometru, vakuma sūkni, gribu apstīties, kas notiek, nu, tā kā pie vakuma sūkņa izvada, ka tur uztais vakumu, cik ātri viņš krītās, cik ilgi turās. Es, protams, arī nezinu nekādu referenci šim jautājumam, vai viņam būtu jāturās, vai viņam būtu jākrītās, vai kā tur būtu. Bet vismaz pastīties gribētu, kas notiek. Nu, tas pirmais, ka uztais turās, tad viņš tam aiziet prom, protams, vakums, bet, nu, tā, ka baigā sūca, laikam nevarētu teikt. Es gan nezinu arī, kā jau teicu, protams, kā tam ir jābūt realitātei. Es varu tikai pieņemt tādu kā savu variantu, kā šitā ir. Vai tā ir labi vai nav. Bet, nu, izskatās, ka diez vai tas varētu būt variants. Pārāk lēni viņš krītās. Nākamais tests ir pielikts šī mazā caurulīte, kas aizgājas tiem patērētājiem, kas tur galā. Tev pastīšos, cik ātri te krītās. Krītās, bet, nu, nevar teikt, ka baigi strauja laikam. Nu jā, jautājums arī paliek, vai man šitas pretvārsts ideāli notur. Bet, nu, nav tā, ka tur ir galīgs caurums. Samērā lēni krītās, teiksim tā. Jā, nu, tās beigas aiziet straujāk. Pamēģināsim vēlreiz uztaisīt. Nu, tā arī nepārāk pārliecinoši. Bet tā, kad es biju pārbaudījis šo te vakuma sūkņa pašu iekšpusi,
pārbaudījis, vai patērētāji pusē nav kaut kāda sūds. Man uz brīdi bija idejas beigušās, tāpēc sadevu mašīnu atpakaļ, lai netērētu savu laiku un cilvēku naudu. Tad pasēdēju vakarā kāds 10 minūtes pie interneta, sapratu, ka viņiem ir diezgan izplatīta problēma ar gala blīvslēgu šo te starp kārbu un motoru kloķvārpstē. Jo tur kāds idiots rūpnīcā ir izdomājis, ka parasti blīvslēgu vietā ir jāuzlīmē kaut kāda lupata, kuru mēdz atraut no pamatnes un tad ar visām izrietošajām sekām. Pēc tam, protams, ir update šim blīvslēgam un pāriet atpakaļ uz parasto. Nu, katrā ziņā malečs tāds riņķa dans par klienta naudu. Tad jau tā kā bija gandrīz 100% jau gandrīz droši. Viņam nesanāca to testu uztaisīt, bet viņš bija nolēmis jau, kad brauks dīleru centru, mainīs no to blīvslēgu, jo mēs tā sarunājām, ka visticamāk tur tā problēma, jā. Man nebija bedra tajā brīdī pieejama, tāpēc es arī neuzzinu. Aizbrauc pie dīleru, un tad tur sākās izklēdējošā daļa. Jo tā, kad sāka tā kā par to blīvslēgu jau tur organizēt, gribēja mainīt, tad, teikuši dīleru centrā, nesteidzieties ar to blīvslēgu maiņu, un tas sākās izklēdējošā daļa. No dīleru centra puses, jā, par to visu arī pastāstīšu tālāk, parādīšu šo te testu, kārbas zvanu. Tā kā būs interesanti. Ko esmu zem auto, un tūlturēs būt patiesības mirklis. Mēs uzzināsim, kur tad ir vaina. Jāsaka, tās Eļļas pils man neko labu neliecina, bet labi, mēs teiksimies par priekšnotikumiem. Varbūt labi vien ir, ka zonda sāk darboties, jo tagad es redzu short term korekciju, tātad šī brīža es izmantoju EOBD2, jo te ir sakarīgāks tā procentu daļa nekā tajā Volkswagena sadalījumā. Man labāk patīk, teiksim tā. Labi, parādīšu tagad dzīvē, kā tas notiek. Tātad šobrīd ir 25% gāžu klāt degvielu, lai kompensētu lieko gaisu. Ņemam ciet brake cleaneri, var arī propānu, pamēģināsim tam ar propānu. Un vienkārši šajā te zvanā saucamajā pūšam iekšā. Un skatīsimies, kas notiek. Es jau dzirdu pēc skaņas, ka mainās. Un brīnišķīgi nokrītās šī te korekcija uz leju. Pamēģināsim bišķi vairāk vēl iepūst. Dzirdām, kā izmainās mašīnas darbība. Un es domāju, ka esmu pilnīgi droši. Ar, kā saka, tīru sirdi varu teikt cilvēkam, ka jābrauc mainīt galvenais tas blīvslēgs aizmugurē kārbas pusē. Es tikai nesaprotu, kāpēc šo vienkāršo testu nevar izdarīt Volkswagen centrā, bet tā vietā liek mainīt kaut kādu fāzu griešanas magnētu, liek mainīt caurulīti. Vienmēr sakot, kaut kāds 170 eiro ir vienkārši norauti podā. Dēļ dīleru centra nekompetences šajā jautājumā. Ja jūs nejēdzat, tad jums ir tur iespēja pieslēgties serverim, kaut kādas opcijas, kuras man pat nav, jā. Es nesaprotu vienkārši, kāpēc vajag vienkārši cilvēku čakarēt. Ja būtu pārtraukumiem, tad pat varēja dabūt mīnusā korekciju. Skumīgi. Žēl cilvēku naudas, kur vienkārši tika notralināta nekompetences dēļ. Lai saprotams, arī izstāstīšu, kāpēc tā mašīna nokļuva pie dīlera. Tad, kad es biju veicis tos savus testus, tad es izteicu diezgan lielu varbūtību, ka šis te blīvslēgs beigās ir bojāts, bet es 100% to nezināju, jo man tajā brīdī nebija iespējas uzbraukt uz bedres. Cilvēkam ieteica, viņš brauks eļļu mainīt, ka šo testu varētu apskatīties. To es pats neizdomāju, to es redzēju internetā, bija vienkārši tur diezgan ātri varēja pāris minūtēs atrast. Viņš bija aizbraucis uz dīleru centru un jau tā kā principā bija prasījis jau uzreiz par šo te blīvslēgu maiņu aizmugurējā, cik tas maksās un kā.
Un viņi bija teikuši, nu nesteidzieties ar to blīvslēgu maiņu. Tur, jāuztais diagnostika un tā. Un tātad uztais diagnostika, izdrukā kļūda, sistēma tūlīna. Tātad liesas maisījums, to es varēju pateikt arī bez diagnostikas. Un, tad sākās. Pirmais ieteikums bija, kur tur man tā lapa palika, otra kļūda. Pirmais ieteikums bija šī te elektromagnētiskās šīs te solenoīdu nomaiņa, kas piedalās fāzu regulācijā. Nezinu, kā viņi izdomāja, ka tas jāmaina. To samainīja, nekas neizmainījās. Tātad 120 eiro podā. Tika nomainīta šī detaļa, kuras 3 skrūvītēm turās un pa darbu 50 eiro. Tas neko nemainīja, un cilvēks aiziet vakarā pakaļ, mašīna tieši tāpat kratās, ko atbild, mums nebija laika iedziļināties. Forši. Dīvaini arī tas, ka viņi nomainīja tikai solenoīdu, kaut gan cik skatījos video, tad ir jāmaina tālāk tas bīdītājs arī, ja viņi vispār maina to pirmo daļu. Bet labi, tas tā. Nākamais ieteikums bija, kur man tās lapas te palika, nākamais ieteikums šī te kartera ventilācijas šļauciņa, kas it kā raujot gaisu. Samainījām arī to, uzlikām analogu, protams, diezgan paredzam nekas neizmainījās. Var būt, ja tur tā ļoti, teiksim tā, pacenšās, tad var ieraudzīt, kad varbūt viena no tām gumijām čučut vairāk sasēdusies nekā otra, bet, katrā ziņā loģiski domājot, te nevar būt 25%. Tātad šis ir tas magnēts galā, kas tiek samainīts pa velti. Šī ir tā šļauciņa, caurulīte. Kas visā tajā, man liekas, tas absurdākais ir tas, ka viņš neaizbrauc pie kaut kur pie koļus uz garāžu, jā. Viņš aizbrauc uz dealer centru, uz ražotāju pārstāvi. Tie, kas zina, kāda ir ražotājiem informācija tajā pašā Odis, jā, tur ir pretī katrai kļūdai ir šies te darāmo soļu saraksts, lai tā kā pārliecinātos par šo defektu. Es domāju, tas saraksts netika izdarīts absolūti nekas. Sāksim jau ar to, ka vispār tur Odis netika pieslēgts, jo čekā ir rakstīts, ka diagnostika ar Odis, bet reāli izrakstā ir VCDS vai saucamais Rosteči. Es jau neapgalvoju, ka es visu zinu un visu saprotu, bet man nav dealer centra izkārtas, un es pa diagnostiku neņem 50 eiro. Tā kā es te pārbaudīju pirms tam vairāk, man liekas, nekā dealer centram sapnī vispār rādījās, jā. Kamēr es, bija tas pārtraukums, ka man nebija iespējas uzbraukt uz bedres, pastīties vēl kaut ko. Un tas absurdākais, ka cilvēks jau bija gatavs mainīt šo te blīvslēgu, jā. Viņi atrunāja dealer centrā no tā, ka vajagot kaut ko vēl paskatīties. Bet izrādās viņi neko paši nejēdz paskatīties. Vienkārši kaut kāds viena detaļa, otru detaļu. Es nezinu, kas būtu trešā lieta, ko viņi būtu ieteikuši nomainīt. Gan jau kā motoru. Tā kā, skumji. Godīgi sakot, šim video ir tāda skumja pieskaņa par notērētiem 180 eiro. Par notērētu laiku un par tādu pilnīgi, jāsaka, pofigismu. Jā, kad mēs varam vienu otru detaļu samainīt un cilvēkam acīs skatoties teikt, nezinu, nesanāca, davai nākamo kaut ko. Tā kā tā. Tāpēc es arī vienmēr, ja es kaut ko nezinu, kaut ko neesmu pārliecināts, ir internets, skaties, meklē. Bet, šitas, man liekas, ir kaut kāds, skumji. Labi. Teikšu, lai domā, kur mainīt blīvslēgu, protams, es to nedarīšu. Bet problēma manā skatījumā ir atrast par visiem 100%. Tā kā ieliekam īkšķi, un tad jau tiekās citā reizē.